Sveiki, zīves jāparunā par februāru tarot prognozi. Kas gaidāms zivs zīmē? Zivs zīme tāda sparīga, zivs zīmē dzimušie cilvēki šajā mēnesī fiziski izturīgi, morāli un emocionāli noturīgi. Jāsaka tā, ka sajūta, ka jūs ņemat savas dzīves stūri kārtīgi savās rokās, esat spējīgi ietekmēt situācijas, turklāt tas nav nekāda draudīga vai biedējoša ietekme, tā ir tāda stabila kontrola par to, ko es daru, ko es varu izdarīt, kā es varu sadarboties ar citiem cilvēkiem un kā es varu pavērst apkārtējo cilvēku enerģiju man palīdzošā veidā, tā kā saņemt atbalstu no kāda vēl spēcīgāka resursa. Ja? Tad ļoti laba veselības kārts, gan nepārspīlējiet savu drosmi, ja? Laba fiziskā izturība, veselība un spēja paveikt šajā mēnesī patiešām vairāk iespējams nekā citos gada mēnešos. Tāds ļoti siltas un plašas enerģijas kārts. Un tagad par darbu. Darbā fortūna. Tas nozīmē, ka darbā viss notiks iespējams ātrāk nekā jūs sagaidat. Veiksmīgāk diez vai var notikt veiksmīgāk, bet arī, ja, veiksme atgriežas vienmēr, es gribētu teikt, tad šeit dažam labam zivs pārstāvim atgriezīsies, atmaksāsies tās lietas, ko viņš ir darījis, kas ir iesākts iepriekš, kam likumsakarīgi būtu jānonāk pie kāda pozitīva vai negatīva rezultāta. Šajā gadījumā fortūna ir pozitīva kārts, ātrumu viņa dod, cikliskumu, atkārtošanos un tādus priecīgas sagadīšanās. Līdz ar to darbā ieteicams ir turēt degunu pa vējam, skatīties, kādi ir piedāvājumi, noteikti piekrist un pēc tam pārdomāsiet, ja. Bet fortūna aicina ātri pieņemt dzīves situācijas tādas, kā šī karmiskā kārtas mums piedāvā, jo mēs nekad nevaram zināt, kur fortūna mūs aizvedīs. Un pārsvarā gadījumā viņi ved tur, kur mums pašiem tas ir izaugsmi veicinošāk un faktiski uz to ceļu, kur būtu jāiet. Skatāmies attiecības, arī spēks. Jā, tiešām ir šī pati kārts, kas bija pirmajā pozīcijā. Tas nozīmē, ka te ir tāda pašpietiekama enerģija šajā mēnesī jums zivis, un tas nozīmē, ka jūs esat ar mieru arī diezgan daudz ieguldīties savās partneru attiecībās. Šī ir absolūti karaliskas seksualitātes kārts. Tas nozīmē, ka lieciet lietā visu savu šarmu. Arī šajā jomā jums kaut kā, kas izdosies tik silti un patīkami, intriģējoši, šarmanti, ja, tā kā faktiski tāda sadarbība vai sakabe ar jūsu partneri ļoti tāda daudzsološajā mēnesī, faktiski tāda laba enerģijas nodrošina, laba enerģētiska saite starp jums pašiem un partneri šajā mēnesī dod milzumu daudz spēks, milzumu daudz resursu un iespējas. Tā kā partneris šajā ziņā ir tāds vēl viena baterija ārpusē, ja, ārpus jums. Un tiem cilvēkiem, kas tikai meklē attiecības, spēks ir darbībā. Spēks ir darbībā, un tas ir auglīgs, un tas ir pamatīgi uz priekšu vedošs spēks. Jums ir jāiesaistās, jums ir jābūt klātbūtnē, un šī kārts, kā jau lielais arkāns saka, jums ir visas iespējas šajā mēnesī ļoti veiksmīgi uzsākt attiecības. Es uzsveru uzsākt, par tālāko mēs nevaram zināt, ja? Un parādīt savu varēšanu. Un tad, ka savu ietekmi vai tā kā izpausties pilnībā, nevis par tādiem maziem gabaliņiem, kā es varētu iedomāties, kā jaunās attiecībās cilvēks sev parāda, atklājoties pamazām. Šī kārta saka, es parādu visu savu, ne jau spēku, bet visu to savu enerģiju, visu savu spožumu, krāsainību. Es viņu parādu uzreiz, tur nav ko slēpt. Un zivis padoms. Padoms ir mērenība, un mērenība saka, baudi visu pamazām, mierīgi un
tādu visu savā laikā, ir ļoti daudz enerģijas, ir ļoti daudz veiksmes šajā mēnesī, un izmantot to tā viļņveidīgi, ja, tā saulaicīgi, neko neaizturot un neko nesasteidzot. Tas būtu tas galvenais padoms. Uz tikšanos atkal.